nezinātu, 2 vilcieni plānoja te ierasties ar labējo sektoru. To pat filmā rādīja Krimas pavasaris. Pagaidām mēs nejūtam nopietnu atbalstu no Ukrainas līderu puses. Ukraina mūs nodeva. Mēs jūtamies nodoti, tāpat kā jūtas visi, kas te ir palikuši. Viesnīcās pieraksta un reģistrē katru iebraukušo ārzemnieku. Starptautiski neatzītā referenduma 2. gadadienai veltīts gājiens notiek metāla nožogojuma ielenkumā. Iekšā tiek tikai ar īpašām caurlaidēm, rūpīgi atlasīti gan sveicēji, skolēni un pilsētas darbinieki, gan žurnālisti, pārsvarā no Kremļa mēdījiem. Neatkarīgo mēdīju žurnālisti jau labu laiku ir pametuši Pussalu un raida no Kijevas. Tāda ir jauna, jau Krievijas realitāte Krimā. Pirms 2 gadiem gan Krimas ministru padomes ēka, gan arī citas varas iestāžu ēkas stāvēja militārās formās terpto vīriešu bloķētas, un tolaik Krievija vēl neatzina savu līdzdalību notikušajā. Bet tagad publiski gan Simferopolē, gan citās pilsētās ar to lepojas. Krievijas vadības iestādes jau sen nenoliedz, ka notikušais bija Krievijas spēku operācija, taču oficiālā propaganda uzsver vienu vārdu – izvēli. Tas neskaitams reizes atkārtots uz plakātiem Krievijas karoga krāsās un kļūst par tematu bērnu zīmējumu izstādēs. Cilvēki ar ieročiem pie vēlēšanu iecirkņiem un starptautiskās sabiedrības sašutums ir aizmirsti. За Россию, да. Es balsoju par Krieviju, jo galvenais ir, lai nebūtu kara. Mums likās, ka atnāks no Ukrainas sliktās tantes un onkuļi un būšot kā Donbasā. Pēc būtības, kopš esam Krievijā, nekas nav mainījies. Darba kā nav, tā nav. Cenas augušas. Работы как не было, так и нет, по-моему. Цены, цены поднялись, да. Что мы присоединились. Paldies Dievam, ka mēs pievienojāmies Krievijai, ka pie mums nav tā brūnā mēra, ka mēs dzīvojam te mierā. Kur tad bija tas brūnais mēris? Господи, что вы так это, как будто вы не знаете, где у нас была коричневая чума? It kā jūs nezinātu, 2 vilcieni plānoja te ierasties ar labējo sektoru. To pat filmā rādīja Krimas pavasaris. Вот, по-моему, даже в фильмах порой. И «Крымская весна», очень много фильмов об этом было сказано. Так что об этом знает даже, наверное, малыш, если его спросить. Varbūt tā ir leģenda? Нет, это не легенда, это документально. Nē, tas taču dokumentāli pierādīts, ka tas tā bija. Mūs izglāba. И нас спасли, слава Богу. Ну, в принципе, наверное, никто ни о чем не жалеет, просто Kopumā neviens nenožēlo, ka pirms 2 gadiem atbalstījām Krieviju. Kaut gan cenas ir augušas un algas kritušās, bet solīja, protams, vairāk. Zinām, vilšanās ir, gan mēs, gan pensionāri gaidījām vairāk. К сожалению, никак. Пока никак, возможно, что-то и будет получше в дальнейшем. Я бы не сказала, что я прям себя ощущаю. Es pagaidām nejūtos, it kā mēs būtu Krievijā. Šķiet, esam ne šis, ne tas, kaut kāda atsevišķa valsts. Bet man jau no paša sākuma nebija svarīgi, kurai valstī piederēsim. Мы голосовали за русский язык, чтобы разговаривать по-русски, собственно. Mēs gribējām būt Krievijā, lai runātu krieviski, jo pēc Maidana valdība plānoja pieņemt jaunu valodas likumu. Visiem dokumentiem būtu jābūt ukraiņu valodā, un mani vecāki pat nelasa ukraiņu valodā. Es nodzīvoju 23 gadus Ukrainā, bet karot Ukrainas pusē neietu. Krievijas pusē gan karotu. Kāpēc? Jo nav tādas valsts Ukraina, nosaukums vien. Tomēr ir arī cita Krima, kas teica nē aneksijai, balsoja pret referendumu laikā un turpina cīnīties ar Krievijas varas iestādēm. Un arī maksāt par to augstu cenu.
Tad viņi nolaida automātus, iesēdināja vīru tur stūrī, neatļauj pat piezvanīt advokātam. Teica, ka te notiks kratīšana. Kad prasīja, ko meklējam, man teica ieročus, narkotikas, munīciju. Nu labi, meklējiet. Вы провалиться в выпуске. Говорят, что ищем? Говорят, оружие, наркотики, боеприпасы. Ну, ищите. По-хамски себя вели. Например, Uzvedās kā zvēri. Visu met ārā no skapiem. Es lūdzu vismaz Korānu nemet zemē, bet viņi tā ar kāju pabīdīja un gāja tālāk. я говорю, можно хотя бы Коран не кидать на пол, или наша священная книга? Ничего не трогать. И то есть дальше происходило вот так. Ногой отодвинули, пошли дальше, куда надо. Такое ощущение было. Sajūta it kā tevi kāds izķidātu. Iekšā tāds tukšums un dubļi. Какая-то вот пустота и грязь внутри. Cik ilgi Nadžija dzīvos uz kaimiņu un rādu rēķinu, viena audzinās 4 bērnus, viņa nezina. Pirms mēneša Krievijas drošības iestādes apcietināja viņas vīru, Muslimu Alīvu. Muslimu apsūdz terorismā un saistībā ar Krievijā aizliegtu organizāciju Hizbut Tahrir. Kaut gan precīzā apsūdzības būtība Nadžija nav zināma. Зашел судья и говорит, Tiesas laikā ienāk tiesnesis un saka, apsūdzētais Alijevs. Tad pārtrauca pats sevi un teica, aizdomās turamais. Arī izmeklētājs vairāk kārt pārteicās. то есть их уже обвинили задолго до того, как они вообще сюда Viņus собирались. notiesāja pirms pat policisti ieradās mūsu mājā. Kādam droši vien ļoti gribas, lai te Krimā ir nemierīgi. Tagad izmeklētājs uzstāj uz mūsu ieslodzījumu kā sodu. Par ko tas, cik cilvēkus viņš nogalināja, kādu teroraktu organizēja, kur. Какой теракт он совершил? Где? Когда? Kratīšanas un āresti Krimas tataru kopienā ir pēdējo gadu realitāte Krimā. Vietējie cilvēktiesību aizstāvji pieļauj, krimināla lietas pret muslimu un citiem aizturētiem varētu būt arī varas atbilde Krimas tataru līderiem, kas dzīvo emigrācijā un turpina iestāties pret Krievijas rīcību. Направлен на то, чтобы, скажем, там... Lietu pret Krimas tatāriem ir ļoti daudz, un tās ir koordinētas, ar mērķi iebiedēt un apspiest mūsu gribas spēku. Piemēram, viens no gadījumiem Jaltā. Ar kratīšanu ieradās pie ģimenes, kur 2 vecāki un 3 mazi bērni. Bruņoti ar automātiem, maskās ielauzās pa logu, stiklu laustas krita bērniem virsū, ievainoja. Tā ir pārmērīga spēka pielietošana, bet acīm redzami tas darīts, lai iebiedētu pārējos. С автоматами. В доме, где не нужно ходить с автоматом, там мужчина, женщина, 3 детей малолетних. Cilvēktiesību grupu Džeparovs dibināja 2014. Gada rudenī, kad pēc pašu vārdiem policijas darbinieki nolaupīja viņa dēlu. Kur ir 18-gadīgais jaunietis un vai viņš ir dzīvs, Džeparovs nezina. Мы не ощущаем пока серьезной помощи со стороны украинского государства. Что-то вроде... Pagaidām mēs nejūtam nopietnu atbalstu no Ukrainas līderu puses. Ļoti ilgi nekādas valsts pozīcijas vispār nebija mūsu jautājumā. Tikai tagad Porošenko sāk kaut ko runāt. Un vispār man nav Это jautājumu. было долго. Вот сейчас уже вроде Порошенко поехал там к Эрдогану, где-то еще. Krimas tatāri nav vienīgie, kas ar lūgtumu runā par Ukrainas politiķiem. Ukrainas patrioti, kas izvēlējās palikt Krimā, nostādīti neiespējams izvēles priekšā. Jebkāda juridiskā darbība Krimā ir jauna Ukrainas likuma pārkāpums, bet mēģinājumi strādāt nelegāli draud ar represijām pašā Krimā. Ukrainas pareizticīgās baznīcas Kijevas patriarhāta arhibīskaps Kliments pēc aneksijas nolēma, ka savu draudzi nepametīs un paliks uz pussalas. Taču jaunā vara nepagarina baznīcas reģistrēšanu, un Kliments plāno turpināt centienus, kaut gan tās viņam varētu draudēt ar kriminālu lietu Ukrainā. У меня на сегодня нету ни документов юридических, которые давали бы право мне находиться в этом здании. У меня Tagad mums nav nekādu dokumentu, kas ļautu atrasties šajā ēkā. Pēc būtības mēs te darbojamies ārpus likuma. Administratīvie старые уставы. Сегодня я уже ожидаю всего, чего... Esmu gatavs jebkam. Var gadīties, ka atnāk, bet baznīcas durvīm nomainītas slēdzenes. Vai no baznīcas viss ir iznests laukā, vai apzīmogots. К большому сожалению, государство Украины не гарантирует. Bet vienlaikus Ukrainas valsts negarantē mums drošību un iespējas kaut ko te darīt. Ukraina vienkārši neparedz Ukraiņu atrašanos Krimas teritorijā. Преданы.
просто преданы. Un šādā situācijā mēs jūtamies nodoti, tāpat kā jūtas visi, kas te ir palikuši.